pasaki man, kurš te ir visslavenākais hokejs? Visslavenākais hokejs. 18. novembrī Latvijas hokeja veterāni pulcējās kopīgai svētku svinēšanai. Hokeja karēviem izvērtās interesants sarunas par to, ko gaidīt no jaunās hokeja valdības. Pasākums radies no līdzīgām kopā sanākšanas reizēm iepriekšējos gados. Šoreiz bija patiesi atbilstoši svinīgajam notikumam. Carnikavā, kādreizējā Latvijā pazīstamā cīkstoņa Eduarda Šķepaņets īpašumā un reizē arī nēģu tirdzniecības firmā Krupis. Kopā sapulcējās gan hokeja veterānu vecākā paudze, gan arī viesi. Nē, tās bazāri tur. Eģo, Edgar! Edvard, nu davai uz bildi, nu ko es tev, kur es tev priekšā, jau fa bildi? Kāds starpība, galvenais, ka tu tev rāc. No hokeja senioru paudzes pasākumam bija atsaukušies Uldis Opits, Vilnis Burtnieks, Arnis Jēkabsons, Kārlis Apsītis, Eduards Kļaviņš, Gunārs Krastiņš, Juris Reps, Eduards Strauts, Andris Hendelis, Antons Kraulis, Broņislavs Samovičs un Evalds Grabovskis, bet tiesnešu nodaļu pārstāvēja Mečislavs Tomkevičs, Ivars Plīkšķis un Gundars Gailis. Paldies, kad atsaucāties, paldies, kad mums ir šāda iespēja. Es teikšu, pirms gadiem 50 mēs šeit esam hokeju spēlējuši. Nu, tā tas viss, tā ir dzīve, kas iet par apli, un atkārtojas varbūt tikai drusku kaut kādā citādā līmenī, un lai Dievs svētī Latviju. Dzīves jēga ir dzīvot tā, lai nekad nevajadzētu aizdomāties, kāda jēga. Tā ir jāatdzīvo. Tad viss būs labi. To es arī visiem novēlu. Kā tas toreiz bija? To ir pat grūti izstāstīt. Arī mēs maz esam palikuši no tiem laikiem, viens otrs sāk smaidīt, bet nākošo tostu noteikti par Bukarestas kausu. Lai jums visiem paldies!